Es atceros, ka jau kāds 5 gadus atpakaļ kāds jauns cilvēks, kurš bija tikai nedēļu ticīgs, viņš uzaicināja manis jauniešu vakar. Un iespējams, ka viņš tajā brīdī pat nesaprata, ko viņš dara. Viņš vienkārši gribēja, tāpēc, ka tur bija forši un es pat neesmu pārliecināts, vai viņš bija piedzimis no augšienes. Viņš vienkārši nedēļu tur bija un viņš man uzaicināja. Es domāju, cik tas ir brīnumainā veidā noticis. Bet pavisam, jūs varat sēdēt, jā. Un pavisam tādu vienkārši paklausību, ko Dievs uzrunā cilvēkam. Arī viņš nāca vairākas reizes un tāpat es atraidīju, bet tā ir brīnišķīga žēlastība, ka es tagad varu stāvēt tā viena cilvēka paklausības dēļ, es varu būt glābts un Dievs manā dzīvē ir darījis brīnišķīgas lietas un patiesībā es gribētu viņu satikt, viņam pateikt paldies, ka viņš paklausīja Dievam, jo viņš, diemžēl, pašlaik nav pie Dieva. Man ir prieks, ka es varu šodien dalīties ar Dievu vārdu un lai Dievs man dod gudrību, lai Dievs man dod, ka es varu saprast un normālā kārtībā jums to visu pastāstīt, ko es ticu, Dievs man ir runājis. Un mēs visi zinām, ka Dieva vārds ir dzīvs un abās pusēs griezīgs. Un tie nav burvju vārdi, bet viņš ir dzīvs. Tas ir savādāks vārds nekā vispārējais. Tas ir vārds, kas iekrīt tev sirdī un tevi iekšā kaut ko sāk kustināt un tev mainīt. Un tā ir man ticība, man cerība šodien, ka tie nav man vārdi, ka tie ir Dieva vārdi un ka tāpēc, ka viņi ir abās pusēs griezīgas zobeni, viņi var jūs šodien mainīt, viņi var man šodien uzrunāt un es ticu, ka Dievs man svētīs un Dievs jūs svētīs, tāpēc, ka Dieva nolūks ir mūs svētīt. Āmen. Kristus mūs ir atpircis no bauslības lāsta, mūsu labā kļūdams par lāstu, jo ir rakstīts, nolādēts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Ābrahāma svētība nākt pār pagāniem. Kristu Jēzu, tā, ka ticībā mēs saņemam garu apsolījumu. Vai tu tici, ka tu esi darīts jauns? Vai tu tici, ka tu esi saņēmis grēku piedošanu? Ir kāds, kurš nav saņēmis grēku piedošanu? Ja Dievs jums ir piedevis grēks, jūs ziniet, ka Dievs jums ir piedevis grēks. Un tas nav no jūsu darbiem, tas nav no tā, tāpēc, ka es kādu dienu izdomāju, ka man vajadzētu atgriezties, ka es esmu baigi sliktais, bet tas ir tāpēc, ka kādu dienu Dievs tevi ieraudzīja, Dievs tevi uzrunāja, un Dievs tev pārliecināja, un Dievs tev nolika uz ceļiem, lai tu varētu pateikt, piedod man Tēvs. Un mēs esam svētīti viņā. Tad, kad es domāju par runu, man jau viņas tā nerosās tā, tik viegli kā vienam otram. Bet es lūdzu Dievu, un es ticu, ka Dievs var svētīt mūs, un arī caur manu muti. Un es gribēju tādu runas nosaukumu, ka Dievs nav mūsu ienaidnieks. Es uz tādas domas sāku, ka Dievs nav mūsu ienaidnieks. Bet nezinu, kāpēc mēs reizēm, es to skatos pēc savas dzīves un arī pēc apkārtējot, bet es vairāk skatos par sevi un es domāju, ka tā ir problēma, kas ir ne tikai man. Kad reizēm mēs nākam pie Dieva, tā ir kā viņš būtu mūsu ienaidnieks. Reizēm liekas tāda sajūta, ka es esmu bišķiņ žēlsirdīgāks nekā Tēvs mans debesīs. Liekas, saka, Dievs, kungs, vai tu neredz, ka to cilvēku vajag glābt? Man liekas, es tā lūdzu, un Dievs lūdzu, tur lūdzu, dziedinu, lūdzu, tur man beigās liekas, vai Tēvam nav žēlistības? Tad man liekas, ka es cenšos iežēlināt Dievu, lai viņš dziedina kādu, lai viņš glābt kādu. Bet Dieva plāns, tas viss ir lietas, ko Dievs grib darīt. Mums nav viņš jāiežēlina par to. Dievs mums ir teicis, lai mēs lūdzam par slimajiem, lai mēs sludinam, bet tas viss sākās no Dieva. Tas nav no tā, ka mums pēkšņi palika žēl mūsu klases biedri.
tas Dievam ir žēl. Dievam bija žēl, tāpēc viņš sūtīja pie krusta Jēzu. Un tas viss sākās pie Dieva. Un 2. Korintiešiem 5:17. Tur rakstīts, labi, es atšķirs, lai būtu precīzi. 2. Korintiešiem 5:17. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Kāpēc es to lasu? Tāpēc, ka es gribu uzsvērt to, ka Dievs tevi ir atpircis pēc viņa labās gribas. Tas nav tavs nopelns, tu to neesi panācis. Dievs tevi ir devis žēlstību, un viņš tevi ir atpircis. Un tu tagad esi jauns radījums, tu esi jauns cilvēks. Tu biji tumsā, viņš tevi ir pārcēlis savā mīļā dēla valstībā. Un tev nav jādzīvo ar tādu domu, it kā tu vēl būtu tumsā, it kā tu vēl būtu vēlna bērns, bet Dievs tevi ir atpircis, un tu esi brīvs, un Dieva svētība ir pār tevi. Es nezinu, kāpēc, bet arī šodien, kad pirms mēs atbraucām šejiem, man tā liekas, ka viss, ko vēlams ir panākt, ir, lai es noticētu tam, ka Dievs man šodien nesvētīs. Ka Dievs, diez vai viņš gribēs man šodien svētīt, un diez vai vispār Dievam ir kaut kādas domas par mani, un švakt, vai viņš vispār ir piedomājis par to, ka man šodien jāsnatina. Bet tā nav patiesība. Tad, kad mēs piedzimām no augšienes, mūsu būtība ļoti krasi izmainījās. Jo pirms mēs piedzimām no augšienes, mēs bijām ienaidāti ar Dievu. Mēs bijām burtiski Dieva ienaidnieki, mēs bijām vēlni bērni, mēs bijām vienkārši piederējām pasaulē, un mēs bijām nolemti nāvei, mēs bijām nolemti vienkārši mūžīgam sodam, tāpēc, ka mēs bijām grēkojuši, mums nebija izpircējs, bet tad, kad Jēzus mūs redzēja, viņš mums piedeva, mēs nožēlojam grēkus, viņš piedeva, viss mūsu būtība tā izmainījās. No tās tumsas, kur mums vajadzēja būt, no tās pazušanas, ko mēs bijām pelnījuši, mēs pēkšņi esam kļuvuši par mantiniekiem. Un tas viss ir par velti. Tas viss tā ir Dieva dāvana. Un es ar to visu gribu uzsvērt to, ka tu esi gaismas bērns. Jā, tev ir nepilnības, bet Dievs tev ir iecēlis gaismā. Viņš tev ir darījis par mantinieku. Viņš tev ir darījis par savu dēlu, par savu meitu. Un tev nav nekāda sakara ar tumsu. Tev nav nekāda sakara ar to, ka vēlns saka, ka Dievs tev negrib svētīt. Tāpēc, ka Dievs grib tev svētīt. Un es nerunāju par kaut kādu konkrētu sfēru, bet es domāju vispār, ka Dievs mūs grib visas tās svētības, ko Dievs ir apsolījis. Bet īstenībā muļķīgi sanāk, Dievs taču ir uzticams, vai ne? Ir uzticams. Vai Bībelē ir apsolījumi? Visādi svētība apsolījumi ir, vai ne? Tāda nosacījuma arī Bībelē ir, jā, ir. Tur arī rakstīts, ka Dievs mums ir devis svēto garu, ka mums nav, ka mēs paši ar miesā to nevaram izdarīt. Kā gara spēkā mēs darām galu miesas darbiem. Tāpēc mums ir svētais gars, ka mēs varam dzīvot dievbijīgu dzīvi. Bībelē rakstīts, ka viņš mums ir devis visu, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu dzīvot viņam patīkam dzīvi. Un Dievs mums ir devis arī veselu kaudzi ar apsolījumiem. Un vēlns nezinu, kāpēc ir biestāstīgi, ka Dievs tev viņus negrib dot. Dieva svētība parādās pat jau tur, ka tu vēl nebija viņam uzticams. Tad, kad Ādams ar Ievu krita grēkā, Dievam jau bija plāns. Viņš tajā brīdī viņš jau zināja, viņam jau bija plāns, ka viņš svētīs, ka viņš tev svētīs. Romiešiem 5:8. Romiešiem 5:8. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Dievs
savu vislielāko svētību, ko viņš varēja tev dot, vislielāko svētību, ko Dievs ir sagatavojis cilvēkam, glābšanu, viņš tev burtiski tev uzdāvināja vēl tad, kad tu biji grēcinieks. Kā domā tajā brīdī, tad, kad tu biji grēcinieks, tu biji izdarījis kaut vienu lietu, ar ko tu varētu teikt, Dievs svētī mani? Diez vai. Tieši otrādi, tu stāvēji pretī viņam. Burtiski tu var teikt, ka tu biji viens no tiem, kas stāvēja pie krusta, kas uz viņu spļāva, kas par viņu ņirgājās. Bet tajā brīdī, kad tu biji nievātāja pulkā, tad, kad tu stāvēji, ja to var teikt tēlēm, kad tu stāvēji pie krusta, kad tu biji nievātāja pulkā, tajā brīdī, kad tu vēl biji grēcinieks, kad tu biji viņam nepaklausīgs, tajā brīdī viņš izvēlējās tev iedot vislielāko svētību. Vislielāko svētību. Jo Dieva vārdā ir rakstīts, ka nepriecājieties par to, ka gāri jums paklaus, ka slimie ir dziedināti, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Tā ir vislielākā svētība, ko Dievs tev varēja dot, un viņš to izvēlējies tev iedot. Tieši tad, kad tu to biji pelnījis vismazāk. Tad, kad tu nezināji, kas viņš ir, tu nebija izdarījis nevienu labu darbu, tu nebija nevienam evanģelizējis, tu nebija ne par vienu lūdzu, tu nebija ne santīmu ziedojis, ja vienīgi baznīcā pa Ziemassvētkiem kāds piespied. Bet tu nebija to pelnījis. Lūkas 15, kur ir līdzība par pazudušo dēlu. Mēs joprojām jums vēl cenšos stāstīt par to, ka Dievs mūs grib svētīt, ka Dieva domas ir mūs svētīt. Līdzīgi par pazudušo dēlu es visu gan nelasīšu, bet visi zina stāstu. Viņš paprasīja mantojumu, aizgāja pasaulē, izšķērdēja visu, pazaudēja visu, nonāca kopā ar cūkām un bija laimīgs, kad dabūt no cūkām ēst sēnals, un viņš bija pazaudējis visu. Tad, kad viņš atgriezās, tad, kad viņš nožēloja, ja mēs varētu teikt, nožēloja grēkus, un viņš atgriezās pie savu tēvu, tēvs viņam vienkārši uzbēra kaudzi ar svētībām. Tad, kad tas pazudušais dēls atnāca mājās, tas tēvs viņam uzbēra tādu svētību čupu, kad vecākais dēls pat jutās aizvainots. Atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Atnesiet vislabākās drēbes, mauciet pirkstā gradzenu kurpes, tāpēc, kad viņš bija pazudis un atgriezās. Un tēvs viņam iedeva veselu kaudzi ar svētībām. Viņš viņu pieņēma, viņš parādīja, ka viņš viņu grib svētīt, ka viņam viņš rūp. Un tāpatās arī Dievs mūs ir pieņēmis un mēs esam svētīti Kristu. Un Dievs savā vārdā ir teicis, ka viņš mūs ir svētījis ar visādu veidu garīgu svētību debesīs. Viņš mums ir devis spēku, viņš mums ir devis zobenu bruņas, viņš mums ir devis spēku staigāt pār skorpioniem, viņš mums ir devis spēku lūgt par slimajiem, viņš mums ir devis spēku pasludināt evaņģēliju. Un tas viss ir lietas, ko Dievs vienkārši grib tev dot. Labi. Šīs visas bija lietas, piemēram, kur Dievs parādīja mums svētību, tad, kad mēs vēl nebijām nepavisam uzticami viņam. Mēs viņu vēl nepazinām, bet Dievs jau mūs svētīja. Dievs mūs svētīja ar atgriešanos, Dievs mūs svētīja ar savu upuru, Dievs mūs svētīja dažādos veidos. Bet tagad tu esi kļūst par mantinieku. Tas ir kaut kas savādāks. Tu esi kļūst par debesu pilsoni, tava īstā piederība. Tagad ir debesīs. Viņš ir tavs tēvs. Viņš ir tavs tēvs. Viņš ir tavs tēvs. Viņš ir īsts, patiesas tēvs, kurš nemelo, kurš nepieviļ, kurš nekad neteiks, ka viņš nepildīs to, ko viņš ir rakstījis savā vārdā. Dievs tev ir devis brīnišķīgs apsolījums. Viņš tev ir iecēlis savā valstībā. Viņš tev ir nosaucis par savu dēlu. Viņš tev ir nosaucis par savu meitu. Un viņš tev ir devis apsolījumus, un viņš netaisās tos arī atcelt, ko viņš ir solījis. Mateja 7:7. Mateja 7:7.
Mateja 7:7. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni, jeb kad tas zivi lūdz, dotu tam čūsku? Ja tad nu jūs ļauni būdam, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūs Tēvs debesīs nedos daudz vairāk labu tiem, kas viņu lūdz? Kāpēc es domāju, ka Dievs negrib tevi svētīt un mani svētīt? Ir tā, bet pasakiet paši sev pilnīgi godīgi. Nav citreiz tāda sajūta, ka tu lūdz Dievu, un vismaz es pieķeru sev pie domas, ka es to lūkšanu lūdzu ar tādu attieksmi, it kā man Dievs negribētu dot. It kā tā nebūtu Dieva griba, ka viņš man grib kaut ko dot. Kā es domāju, tā ir Dieva griba, lai, pieņemsim, lai Jelgavas jaunieši būtu glābti visi. Tā ir Dieva griba. Ir, vai ne? Tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, ka Dievs negrib, lai neviens, viņš mīl katru, viņš negrib, lai kāds iet pazušanā. Vai Dievs mūs sūtīs sludināt evaņģēliju? Jā, sūtīt. Bet viņš mūs sūtīja ne jau tāpēc, ka man ir žēlastība, ne jau tāpēc, ka man ir žēlastība, ka es esmu iežēlojis par kādu cilvēku. Tā ir Dieva griba. Viņš grib tos jauniešus, lai viņi būtu, pieņemsim, šeit, lai viņi piedzīvotu glābšanu. Tā ir Dieva iniciatīva, tā svētība, tā žēlastība priekš viņiem. Sākās no Dieva, ne jau no mums, ne jau no manis, ne jau no tevis. Viņi sākās pie Dieva. Un tad, kad mēs nākošreiz būsim situācijās, kad mums vajadzēs kādam pasācīt par Dievu, kur rīt laikam, mēs iesim un sludināt, un tad patur to prātā, ka tad, kad tu tam cilvēkam stāst, vai tu par viņu lūdz, Dievs grib daudz vairāk nekā tu, lai viņš būtu glābts. Dievs grib daudz vairāk, un padomājiet, Dievam ir arī mazliet citi resursi, ja? Lai to cilvēku aizskart, lai viņu uzrunātu. Dieva vārdā ir rakstīts, kad svētais gars ir tas, kas pārliecina, kas par grēku, par taisnību, par Dievs, ka svētais gars ir tas, kas uzrunā. Un es tikai gribu, lai mēs paturētu to prātā to, ka mēs jau daram to, kas ir Dieva iniciatīva. Mēs daram to, ko Dievs, kas ir sācies pie Dieva. Tā žēlastība priekš katra cilvēka, tā ir sākusies pie Dieva. Un mēs esam vienkārši instrumenti, ka mēs varam būt tai žēlastībā, ka mēs varam to pasludināt un būt tie līdzstrādnieki. Un pilnīgi noteikti es jums varu pateikt to, ka tad, kad tu esi sludināt, tad, kad tu dari tās lietas, kas ir pēc Dieva prāta, kas ir Dieva vārdā apsolīts, viņš tev grib svētīt tajā. Viņš tev vienkārši grib svētīt. Es domāju, ka Dievs grib, lai mēs rītā izietu, sludinātu, un lai tad, kad viņi dzird, lai viņi arī atgriežās. Dievs to grib visvairāk no mums visiem. Šeit zālē nesēž pilnīgi neviens, kuram būtu lielāka žēlastība priekš kāda cilvēka, kāda tā ir Dievam. Tāpēc nevajag ticēt vēlnam, tad, kad viņš tev stāsta, ka Dievs taču negrib viņu glābt, Dievs... vai arī par to, ka tev ir ar lomiku no Dieva kaut kādā veidā jāizlauž ārā, lai viņš kaut kā tur pieskartos, vai arī, ka tev ir Dievs, es nezinu, tur kādā veidā jāpiespiež kaut ko izdarīt. Tev ir par to visu jālūdz Dievs, bet tā jau nav laukšana ārā no Dieva. Tu vienkārši piedalies tajā, ko Dievs jau grib darīt. Un tad, kad tu sludini, tad, kad tu kaut ko dari, tu zini, ka Dievs to grib darīt. Es vienkārši esmu instruments. Un tas ir tik forši, ka es varu būt instruments, bet tā iniciatīva, tā svētība,
tā vispār tā masa, kas tur nāk līdz, tas, kas spēja aizskart to cilvēku, tā nāk no Dieva. Un viņš to grib izdarīt. Viņš grib dot to svētību. Viņš vienkārši to grib labprātīgi dot. Viņš negrib, viņam nav īpaši nekādas kaut kādas vēlēšanās mūs mocīt, vai viņam īsti, Dievs pārbauda mūsu ticību, lai tā būtu tīra un šķīsta, lai tā būtu patiesa viņam, lai mēs būtu viņam patīkami. Dievs pārbauda mūsu ticību, bet viņam nav mērķis kaut kādā īpašā veidā mūs mocīt. Un viņš grib tev dot, viņš grib tev svētīt. Un Efeziešiem 1.11. Efeziešiem 1.11. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par visu. Viņš ir tas, ar kura gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma. Viņš visu vada pēc sava gribas lēmuma. Bijām izredzēti, jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Ko es šeit gribu uzsvērt? Viņš visus vada pēc sava gribas lēmuma, pēc viņa nodoma. Pēc viņa nodoma mēs esam izglābti. Es gribu pateikt to, ka tā ir, un tur tālāk rakstīts, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Ka tas ir Dieva labprātīgais nodoms, lai viņš tev varētu svētīt. Lai viņš tev varētu svētīt kalpošanā. Kā es domāju, Dievs ir pagodināts ar to, kad mēs aizējam sludināt un kāds atgriežas. Dievs ir pagodināts ar to. Es nezinu īstenībā, vai ir vēl kaut kāds formu, kā var vēl vairāk pagodināt Dievu, kā ja kāds atgriežas. Un tā ir Dieva labā griba. Viņš ir pēc savu gribas lēmumu, viņš ir mūs izredzējis. Viņš ir lai mēs dzīvotu tajā Dieva, ka mēs pagodinām Dievu, lai mēs dzīvotu tajā svētībā. Viņš to ir paredzējis. Tad es uzrakstīju tādas. Bet ja jau Dievs to visu tik ļoti grib dot mums, ja jau Dievs grib, ka viņš grib, lai mēs būtu savā kalpošanā, savā darbā, ko mēs darām, ka mēs būtu uzvaroši, ka tiešām mēs varētu piedzīvot tos apsolījumus, ka Dievs svētī, jo Bībelē ir rakstīts, ka Dievs grib mūs svētīt. Tad es domāju, kur ir problēma? Un es pierakstīju tādas lietas. Pieredze, zināšanas, klačas, velna meli, neticība, filozofēšana. Jā, bet Dievs varbūt negrib šodien viņu dziedināt, varbūt. Kā jūs domājat, ja tie mācekļi, kur bija visu dienu metuši iekšā, copējuši, neviens zivu nav dabūjuši, atnāk Jēzus, saka, iemetiet vēl vienu reizi. Ja viņi būtu it kā jau stūli, ne? Nav baigi forši. Īsti nekādas jēgas nav, jo visu dienu jau met. Bet ja viņi nebūtu to izdarījuši, ja viņi nebūtu noticējuši tam, tur tiešām ir vajadzīga ticība. Mums varbūt liekas, ka tur it kā stāvēja Jēzus blakus un ka viņiem tur... Bet es domāju, ka tas no viņiem prasīja ļoti lielu ticības soli, ka viņi izvēlējās paklausīt, ka tur ir rakstīts, kungs, uz tavu vārdu, es gribu iemest. Un tas prasīja ticību no viņiem. Ja viņi tajā brīdī nebūtu to ticību izmantojuši, viņi diez vai būtu piedzīvojuši to brīnumu, ko viņi piedzīvoja, kas tiešām ir milzīgs brīnums.
Un es lūdzu Dievam, lai viņš mums atvērtu, ka mēs spētu ticēt, vienkārši bērnu ticībā ticēt tam, ko Dievs ir pateicis. Ka mēs spētu vienkārši nevis filozofēt kaut ko, nevis kaut ko tur viens teica tā, aizvakar man gāja tā, viena tanti izdarīja tā, vēl vēlns atnāk iešuks tausī, ka tas jau nemaz tā nenotiek. Diez vai Dievs gribēs tu viņu glābt, diez vai Dievs gribēs kādu dziedināt, diez vai Dievs gribēs, lai izdzītu to ļauno garu no tā cilvēka, diez vai Dievs gribēs piepildīt šo zāli pilnu, diez vai Dievs gribēs, lai es varu kalpot ar mūziku, diez vai Dievs gribēs, lai es varu pasludināt savai skolotājai, diez vai Dievs gribēs, un tad viņš nāk un vēl stāst visu kaut ko, diez vai Dievs gribēs man vispār kādreiz kaut ko dot, diez vai Dievs gribēs vispār man ģimeni dot, diez vai man būs bērni, diez vai man vispār kaut kas būs, un viss iet tikai uz leju. Tici! Efeziešiem 1:16. Efeziešiem 1:16. Pēc tam. Jāņa 11:40 ir Jāņa evaņģēlis 11:40. 11:40. Jēzus saka, noņemiet akmeni. Marta Mirēja māsa saka viņam, kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājuši 4 dienas. Jēzus viņai saka, vai es tev nesacīju? Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dievu brīnumu. Pavisam vienkārši ticība tam, ka Dievs tiešām to grib darīt. Dievs tiešām grib darīt. Dievs gribētu, ka mēs šodien varētu pavadīt brīnišķīgu laiku pielūgsmē. Dievs gribētu, ka mēs varētu pēc tam aizlūgt viens par otru, mēs būtu svētīti. Dievs grib, lai mēs pravietot. Dievs grib, lai mums izdalīt svētā gara dāvanas, kā viņš pats to grib. Tā ir Dieva griba. Dievs grib tevi svētīt. Un vēlns izdarīs pilnīgi visu. Viņš būs gatavs izdarīt jebko, lai tu nenoticētu tam. Vēlns izdarīs visu, lai tu tam nenoticētu. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim, jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu vēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga, ko saņems. Un vēlns nāk un stāst un izstāst visādas pasakas, tikai lai tu nenoticētu tam, ka Dievs grib tev svētīt. Tikai lai tu nenoticētu. Bībelē ir rakstīts, ka visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, ko mēs varētu varbūt pārfrāzēt, ko jūs lūgsiet pēc manas gribas, ko jūs lūgsiet pēc man prāta, viņš jums dos, viņš mums dos. Kā jūs domājat? Es zinu, ka gribās tur visādas fantāzijas izdomāt, sāk kaut ko tur filozofēt, un vēl visu kaut ko, bet pasakiet godīgi. Vai Dievs grib dziedināt slims cilvēks? Vai Bībelē ir gadījumi, kad pie viņa atnāca un teica, kungs, ja tu gribi šķīstīt, šķīstī mani. Un ir gadījumi, kad Dievs pateica, es gribu top šķīsts. Ir gadījumi? Ir, jā? Visi man piekrīt, ka ir.
Vai Dievs grib glābt cilvēks? Vai ne? Dievs grib glābt cilvēks. Tā ir Dieva griba. Tas ir viņa apsolījums, ko viņš tev grib dot, un mums nav jāsāk kaut kādā veidā kaut ko filozofēt par to, kad visādas 10 iespējas, kāpēc, lai Dievs negribētu vai nevarētu, vai Dievs to grib. Un Dievs, tad, kad tu to dari, to, ko Dievs grib, viņš tev svētī. Pār tevi ir Dieva svētība. Viņš tev to dod. Viņš tev to dod labprātīgi, tāpēc, ka viņš tev ir aicinājis pēc sava labā prāta, lai tu dzīvotu Dieva varenajos darbos. Vai Dievs grib parūpēties par mums? Vai Dievs grib, lai tev pietiek? Vai Dievs grib, lai tu viņam uzticies? Lai tu dod savu 10. tiesu? Vai Dievs grib, ka tu viņam uzticoties arī piedzīvo, ka viņš tev svētī? Vai Dievs grib atjaunot tos, kas ir paguruši? Dievs grib atjaunot tos, kas ir paguruši. Dievs grib dziedināt tos, kur ir slimi. Dievs grib glābt pagānus, tāds tā kā es biju un jūs visi bijāt. Un tad, kad es gribu tikai pateikt to, ka tad, kad tu to dari, tad, kad tu dari tās vienkāršās lietas, ko Dievs ir vienkārši pateicis, kas ir, kur tur nav šaubas par to, ka tā ir Dieva griba. Dievs tev svētī tajā visā. Pār tevi ir Dieva svētība. Dievs tev ir devis spēku. Un tagad Efeziešiem 1.16 pēdējā rakstvieta. Efeziešiem 1.16. Efeziešiem 1.16. Es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga, Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk izprastu viņu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējam liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādījis Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī, vai laikā, vai nākamajā. Dievs ir devis tev tik daudz, Dievs tev ir apveldījis viņš tev ir devis spēku, tas spēka mērs, tas ir tik bagātīgs, ka tas ir tikpat spēcīgs, kas lik Jēzum Kristum uzmosties no miroņiem. Un Pāvils šeit, viņš lūdz par to, lai viņi saprast to, lai mēs saprast to, ka, lai Dievs mums dotu gara acis, ka viņš mums ir devis. Viņa vārdā ir rakstīts, un slimiem jūs rokas uzliksiet, un viņi kļūs veseli. Viņš mums deva varu izdzīt ļaunus garus. Viņš mums deva varu, ka mēs varam pasludināt evaņģēliju. Lai Dievs mums dod apgaismots gara acis, kāda ir tā godības bagātība, cik liels ir tas spēka mērs, kas parādās ticībā, kas parādās pie ticīgiem cilvēkiem, kas parādās pie tiem, kas vienkārši notic tam, ka Dievs grib man svētīt. Ka Dievs grib man svētīt tajā darbā. Vai svētība vienmēr izskatās tā, kā mēs to izdomājam? Diemžēl nē. Bet Dievs tev grib svētīt. Un svētība, kā Marks šodien teica, sākumā var izskatīties kā sinep graudiņš. Un visticamāk. Bet Dievs tev grib svētīt. Dievs grib tiešām, lai tu esi sekmīgs tajā darbā, ko viņš tev sūta darīt. Viņš tev dev spēku, svēto garu. Tu esi ķēnišķīgs priesteris. Tikai palūdz Dievam, lai viņš tev atver acis, ka tu spēj to ieraudzīt un tam noticēt. Jo tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Es zinu, ka pieredze, apstākļi, kaut kāds sludinātāji vai vienalga kas vai pieredze
Vienalga, kas tas būtu, es zinu, ka no tā viss ir izveidojis priekšstats, ka kaut kādā veidā gribās domāt, ka tā nav. Bet Dieva vārdā ir rakstīts, ka liels un spēcīgs ir tas spēka mērs, kas parādās pie mums, ticīgiem cilvēkiem, kas uzticās debesu Tēvam, kas dara vienkāršas lietas ticībā. Viņam nevajag piemērotākos, viņam nevajag izcilākos, viņam nevajag visforšākos, viņam vajag paklausīgos, tos, kas uzticās viņam. Aleluja, Tēvs. Es Tev, Dievs, pagodinu Tavu svēto vārdu. Es Tev pielūdzu, Dievs. Es slavēju Tev, Kungs. Un es lūdzu, Dievs, atver Dievs acis man. Atver Dievs manas gara acis, Dievs. Liels ir tas spēka mērs. Liels ir tas spēka mērs, kas parādās, Dievs. Ticīgi cilvēki dzīvē, Dievs. Tad, kad viņš uzticās Tev. Un, Dievs, Tu neesi mans ienaidnieks. Tēvs, Tu esi mans īstais, patiesais Tēvs. Tu gribi man svētīt. Tēvs, Tavs domas ir svētība domas. Tavs domas ir glābšanas domas, mans Tēvs. Es Tev pagodinu, Jēzu. Un liels ir tas spēka mērs, Dievs. Liels ir tā svētība, ko Tu esi mums sagatavojis, Dievs. Vai tas būs viegli, Dievs? Es nezinu, Dievs. Bet es gribu Tev paklausīt, Dievs. Es gribu piedzīvot Tev, Tēvs. Aleluja, Tev, Dievs. Es Tev pagodinu, Dievs. Es slavēju Tavu svēto vārdu. Es slavēju Tavu svēto vārdu, Kungs. Es Tev pielūdzu, mans Tēvs.